Domājot par bērnību un aizraujošākajām vietām, kur kādreiz ir būts, es nešaubos, ka daudziem kā īsts brīnums atmiņā atausīs toreiz redzētās cirka izrādes. Starp citu, kad jūs pēdējo reizi bijāt cirkā? Iemeslu apmeklēt Rīgas cirku ir pārpārēm. Ne tikai tāpēc, ka tas ir vienīgais cirks Baltijas valstīs, kas uzbūvēts pirms vairāk kā 100 gadiem, vai arī tāpēc, ka tā projekta autors Jānis Friedrichs Baumanis kupola konstrukcijas veidojas no dzelzceļa sliedēm, lai tas spētu noturēt lielas slodzes. Galvenokārt uz cirku vērts doties, lai aizmirstos no ikdienas rūpēm un ļautos maģiskai, krāšņai un neparastai pasaulē. Cirks ir tāda, viņa faktiski ir absolūti unikāla māksla. Tāda mākslas joma savdabīgi atšķirīga no pārējām tieši ar to, ka cirkam var skatītājs būt jebkurš. Mazs bērns, jaunietis, pieaudzis cilvēks, vecais tēvs, vecā mamma, cilvēki ar īpašām vajadzībām, cilvēki ar dažādu nacionalitāti, ar nacionālo piedarību, ar dažādu valodu. Visi vienlaikus var skatīties cirka izrādi. Cirka izrādi uz to ir būvēta, ka to cirku rāda dažādu tautību, talantīgi cirka mākslinieki, kuri konkrētā izrādē rāda savu profesionālo pieredzi, unikālo profesionālo pieredzi. Rīgas cirkā izrādes notiek visu gadu, taču tradicionāli nozīmīgākā ir tieši ziemas sezona, kura sākas septembrī un ilgst līdz maijam. Šajā laikā izrādes tiek rīkotas regulāri katru nedēļas nogali. Arī cirkā mēdz gadīties, ka populārākās izrādes tiek ātri vien izpārdotas. Tā noticis gan ar izrādēm, kur piedalījušies Baltie tīģeri un lauvas, gan ar programmu Ņikuļina cirka zvaigzne. Cirkā pavisam ir 1030 skatītāju vietas, 100 dažādu gaismu, kuras kombinējot var radīt visdažādākos efektus, gaismu un skaņu pultis, 2 lieli ekrāni un apmēram 30 apkalpojošā personāla darbinieku, kas nemanāmi darbojas izrādes laikā. Viesmākslinieki, kas uz mūsu valsti atceļo no visas pasaules, uzstājas Rīgas cirkā pāris mēnešus un tad dodas uz nākamo pieturvietu jau citā valstī, citā pilsētā. Kā stāsta cirka direktore, lielākā daļa tā arī vairāk šurp neatbrauc, jo tā ir cirka mākslinieku darba specifika – būt mūžīgi ceļā, uzstāties tur, kur vēl nav būts. Taču, protams, mēdzot būt arī izņēmumi, kad mākslinieks pēc 3, 5 vai 10 gadiem atgriežas jau ar citu programmu. Tiem, kas nekad nav cirkā bijuši vai jau paguvuši aizmirst, kā tas ir, varbūt interesēs, ka, piemēram, 2 stundas garā izrāde vienmēr sākas ar uvertīru, kas visbiežāk ir deju uzvedums ar visu māksliniecisko uznācienu un paklanīšanos skatītājiem. Tad seko dažādi individuāli uznācieni, bet starplaikos publiku izklaidē klauni. Par klauniem ir īpašs stāsts, jo tie pārāsti ir viens no pirmajiem tēliem, kas daudziem asociējas ar cirku. Lai iegūtu klauniem raksturīgo izskatu, viņiem sākumā uz sejas tiek klāts balts pūderis vai īpašais teātra grims. Tad seko melnas acu ēnas, savukārt mati tiek nostiprināti ar krietnu daudzumu lakas. Vēl jāuzliek parūka un jāuzvalk īpašais klauna tērps. Tas, tāpat kā citu mākslinieku tērpi, tiek gatavots pēc īpaša pasūtījuma. Lai izgatavotu izrādai atbilstošus tērpus, dizaineri vispirms uzzina, ko klauni paredzējuši darīt, un tad tērpus pieskaņo. Starp citu, modernajiem klauniem nav jābūt ar klasisku sarkanu degunu, lielām biksēm un milzīgiem apaviem. Pārasti viens uznāciens ilgst apmēram 6 līdz 7 minūtes, taču, ja iesaistīti dzīvnieki, uznāciens ilgst pat 20 minūtes. Nevar teikt, ka viens žanrs ir grūtāks par otru. Katrā ir sava rozīnīte un kaut kas īpašs, bet galvenais priekšnosacījums ir tas, ka nevar ne cilvēkam, ne dzīvniekam iemācīt to, ko viņš fizioloģiski nemaz nevar izdarīt. Lauvas, tīģerus, suņus un daudzus citus dzīvniekus baro uz nakti, jo tad, kad dzīvnieks paēd, viņš iet gulēt. Šis princips tiek izmantots dzīvnieku dresūrā, jo kāpēc gan dzīvniekam būtu jāstāv pakaļkājās, ja viņš ir paēdis? Lai dzīvnieku motivētu apgūt komandas par katru pareizi izpildīto, viņš dabū gardu balvu un arī interesēts attīstīt savas spējas. Protams, atšķiras gardumi, ar ko dažādi dzīvnieki tiek motivēti. Piemēram, zirgiem garšo burkāni un sausiņi, tīģeriem un lauvām svaiga fileja. Ziloņiem patīk mieloties ar cukurgraudiņiem, bet cilvēka labākiem draugiem suņiem reizēm pietiek vien ar mīļu buču no saimnieka, lai tie būtu gatavi izpildīt dažādus trikus. Kamēr mēs filmējām, cirkā sparīgi notika gatavošanās jaunajai svētku programmai – Lielā Ziemassvētku eglīte. Brāļi Grimmi raksta jaunu pasaku, kas būs skatāma no 18. decembra līdz 10. janvārim.
Es ļoti ceru, ka viss būs labi, jo viss ir absolūti atkarīgs no mums pašiem, no tās mūsu iekšējās sajūtas. Ir skumji, ir nepatīkami, ir krīze, ir vēl viena krīze, ir ekonomiskas problēmas, bet pasmaidīsim no sevis, no iekšienes. Pasmaidīsim, un tad jau arī notiksies.